Ja jūsu kaimiņa dārzs pamst no augļiem, bet jūsu dārzā ir pārsvarā celmi, tad pie tā nav vainīga saule vai lietus. Pie tā vainīgs ir dārznieks. Statistikas minūtīte. Mēs bieži dzirdam no pēdējo gadu valdībām tādu vārdu savienojumu, kas skan šajos ģeopolitiskajos smagajos apstākļos. Visas pēdējo gadu valdības stāstījušas, cik viņi pareizi strādā, kā viņi pieņem lēmumus. Jā, viņiem ir izaicinājumi, bet šajos smagajos ģeopolitiskajos apstākļos ir ļoti smagi, bet viņi visu dara pareizi. Tak lūk, skaitļi tam īsti nepiekrīt. 3 skaitļi. Lietuvā kopš 2022. gada eksports ir palielinājies par 8 miljardiem eiro. Igaunijā pilnīgi tas pats. Kopš 2002. gada eksporta apjoms ir palielinājies par 8 miljardiem eiro. Kā ir Latvijā? Latvijā kopš 2022. gada eksports ir krities, nevis palielinājies, bet krities par 1,7 miljārdiem eiro. Kā tad sanāk, ka 3 valstis, kuras dzīvo blakus viena otrai, bet 2 valstis ir spējīgas būt plusā, bet mēs Latvija atkal esam mīnusā? Vai Lietuva dzīvo citā Eiropas Savienībā? Vai Igaunija dzīvo uz citas planētas? Nē, mēs dzīvojam tajā pašā Eiropā, ar tām pašām sankcijām, ar tiem pašiem kariem, ar tiem pašiem izaicinājumiem. Atšķirība ir nevis smagajos ģeopolitiskajos apstākļos, bet lēmumos. Mēs gadiem jau runājam par to visu Latvijas birokrātiju. Gadiem runājam par tiem visiem pašnāvnieciskajiem Latvijas ekonomikai lēmumiem. Gadiem runājam par visu to finanšu kapitāla tirgus murgu. Kamēr mūsu kaimiņi būvē savu ekonomiku, mēs būvējam kārtējos attaisnojumus par smagajiem ekonomiskajiem apstākļiem.